Ar ko tu ieteiktu kopt vai mazgāt terasi? Vislētākais variants ar lupatu un ar slotiņu, bet mums ir Ar siekalām. Tagad Mēs varam piedāvāt augstu mazgātājus vai spiedienu mazgātājus aparātus. Un tad labāk jau saknu K4, jo viņam ir, redzēt, no 30 kvadratmetriem ieteicams, viņš var uzreiz nomazgāt. Un tad ar katru modeli kvadratūra palielinās, teiksim, ar 7-60 kvadratmetri bez apstājās, bet, protams, jūs laikam nevarēsiet tik daudz uzreiz izmazgāt 60 kvadratmetri. Es pats zinu, darīju brūgi mazgāju, terasēs un tā tālāk. Pa brūgi runājot arī, jā, gan jau, ja tev ir palicis pagalmā, ir tā nav, kāda eļļa varbūt no mašīnas netiek. Par laimi, nē. Tad ir labi, tad tu kop mašīnu, tas ir labi. Un arī var kopt brūgi tajā gadījumā, kādreiz, kāds atbrauca tev ciemos ar to cauru karteri vai ar blīvi, atstāja peļķi vai to eļas. Tad var paņemt kaut kādu vai universālu vai brūgim, tieši ir paredzētas arī karčer tas piedavas. Sanāk var uzsmidzināt virsū, pagaidīt un viņš labi, kas saka, nomazgās. Ir vēl akumulātori varianti. Parādi. Ar 2 akumulātoriem viņi skaitas 36 volti. Man šitais variants baigi patika, godīgi sakot, redzīt, te ir mazgātais un te ir trauks. Ja gadījumā tev daudz neko nevajag mazgāt, tu vari šitai traukai ieliet ūdeni un tur ir 50 litri trauciņš. Jā, 80 bari viņam ir un var noskalot vai nomazgāt terasi, sienu. Mašīnu var? Mašīnu var, jā, protams. Tāpēc ir tāds variants, ja kaut kur izbraucot, varbūt ārā, varbūt ir, nezinu, dača bez elektrības, lūdzu, viņam nav ladētais un akumulātors. Tos vajag piepirkt atsevišķi, vai otrs variants, kam ir makita, tad, var tikai nopirkt to mazgašanas aparātu.